Sveiki! Šī video virtuve mani sauc Žana. Gatavošu vecrīgas vai no vēja kūkas. Man vajadzēs ūdens, piens, sviests, milti, olas, sāls čipsniņa un cukurs čipsniņa. Un pildījumam biezpiens, saldais krēms 35% un pūdercukurs. Katliņā ielai ūdeni un pienu, tāpat arī var tikai ar ūdeni pagatavot. Ielieku sviestu. Uzvāru. Katliņā vēl pieliku, kad sviests izkusīs, nenoņemot no uguns, maisījumā iemaisīšu miltus ar cukuru un sāli. Uzreiz beru visus miltus un rūpīgi maisu. Kādu minūtu, divas, neilgāk. Var jau redzēt, kad mīkla paliek tādā vienā bumbiņā saveļās jau. Ņemu nost no uguns un vēl maisu dažas minūtes. Var redzēt, kad mīkla paliek tāda gluda, mīkla ir gatava. Viņa smuki atlec no katliņa malas. Mīklu pārlieku citā traukā. Tāpat arī var visu to darīt ar rokām. Mīklai pievieno pa vienai olai. Tikai pa vienai, uzreiz vesels daudz olas nevar likt, jo pakāpeniski vienu iejauc, tad nākošo. Un tā turpināt. Nepārtraukti maisot. Kamēr putoju mīklu, man jau ir ieslēgts cepeškrāsns. Uz 220 grādiem. Lūk, mīklai nav jābūt pārāk biezai un pārāk šķidrai. Mīklu pārlieku konditorijas maisā, arī var ar karotes palīdzību to dert, uz cepešpāns, kurā ieklāts un ietalkots cepamais papīrs. Lieku mīklas piciņas. Un vajag atstāt atstarpi. Lieku krāsni uz 220 grādiem uz 10 minūtēm. Pagāja 10 minūtes, tagad
karstumu samazinu uz 190 grādiem un cepšu 15–20 minūtes. Jā, un vēl cepšanas laikā nedrīkst virināt durtiņus. Izcepušās kūciņas atdzesē, vai nu uzreiz var nogriezt, bišķiņ tā kā iegriezt cepurītes, vai nu pavisam nogriezt. Gatavoju pildījumu. Biezpienu saputošu kopā ar pūdercukuru, var arī, ja biezpiens ir tāds drupiņas ir liels, tad viņas var samalt gaļmašīnā, vai nu tā kā es putošu blenderī. Var arī pievienot klāt vaniļas cukuru. Saldo krēmu saputošu augstā katliņā. Lai viegli putotos saldais krēms, es vienmēr minūtes 10 katliņu paturu saldētavā. Tad vienmēr sanāk smuki saputot saldo krējumu. Kad masa paliek tāda bieza, bišķiņ pakāpeniski lieku klāt biezpienu. Un sajaucu. Putoju ļoti lēni, uz lēnu ātrumu, lai saldais krēms nepaliktu pa sviestu. Lūk, krēms ir pufīgs, garšīgs. Un tagad labi nolikt leduskapī uz kādām 10–11 minūtēm. Un krēmu lieku maisiņā konditorijas. Un pildīšu kūciņas. Iepildu pildījumu.
Man ir sanākušas 12 kūciņas. Kūciņas paber ar pūdercukuru. Vecrīgas vai nu vēja kūka ir gatava, lai labi garšo.